Man ir jautājums par maksimumu. Sakat, lūdzu, jūs pirms gada diezgan bieži un diezgan asi izteicāties par būvniecības likumu, par to nelēmu, kas notikās maksimā. Sakat, lūdzu, vai jūs nešķiet, ka šis te apcietināšanas izskatās tāds pāragras, ņemot vērā, ka viņi min, ka vieni šobrīd ir tagad apcietināti un ir, teiksim, uzrādīts apsūdzības, bet vēl būšot citi? Jā. Nu, par apcietināšanu. Tad cilvēku var apcietināt tad, kad viņam ir vai nu aizdomās turumā status vai apsūdzētā status. Tikai tad. Tad līdz šim neviens šai lietā nebija šajā statusā, līdz ar to nevienam nevar apcietināt. Kas ir apcietinājums? Apcietinājums ir drošības līdzeklis, ne sods. Tas nav sods. Tā nevajadzētu būt. Tā nevajadzētu būt. Tad jau no paša jēdziena drošības līdzeklis, tad tam jānodrošina kaut kāda drošība. Kāda drošība? Tātad, pirmais, ka netraucēs izmeklēšanai. Ko nozīmē netraucēt izmeklēšanai? Nu, tur neiebiedēs lieciniekus, neiznīcinās pierādījumus. Tā. Lieta izmeklē vairāk kā gadu. Liecinieki ir nopratināti. Pareizi. Liecības ir nofiksētas. Nevar nebūt. Tā kā, ļoti apšaubāms no liecinieku iespaidošanas viedokļa pielietot apcietinājumu kā drošības līdzekli. Jo, ja ir kādi liecinieki, kur tu negribi, lai tas aizdomās turamais apcietināt kaut kā iespaido, var jau notikt aizliegumu, ka viņš nedrīkst viņiem tuvāties. Un ja viņš viņiem tuvojas, tad pielietot šo te drošības līdzekļu apcietinājumu, tas vissmagākais drošības līdzeklis. Pirms tā jau ir arī mājas arests. Jā. Iznīcināt pierādījumus, gads un 4 mēneši bija pietiekams laiks, vai nebija? Pareizi, ja? Tā kā arī tā kā nebūtu. Kā izvairīsies no izmeklēšanas, citiem vārdiem aizmuks. Gads 4 mēneši bija pietiekami, lai aizmuktu. Ko? Pietiekami. Arī tas nav. Traucēs izmeklēšana. Nezinu. Iebiedēs izmeklētāju bērnus, mazbērnus, sievas māti, vīra māti un tā tālāk. Pašu izmeklētāju. Bija iespēja pusotra gada? Bija. Tā kāpēc drošības līdzeklis jāpielieto? Diemžēl es arī personīgi uz sevi pārliecinājos. Drošības līdzeklis Latvijā virknē gadījumu ir tādās skaļās lietās, piemēram, arī Latvenergo, piemēram, lieta mana. Es te arī šai gadījumā redzu to lietu. Tas ir iebiedēšana. Iebiedēt aizdomās turamo un iebiedēt, teiksim, visus iebiedēt. Jo vismaz manā lietā arī prokurors Mežsaraksts, cik man ir stāstīts, un citi, viņi tā saruna tā sākas, neoficiālā daļa. Jūs redzat, ja? Jūs redzat, kur viņš ir. Jūs saprotat, ja jūs nesadarbosieties, jūs būsiet turpat. Tā nesaka, kā tā. Bet tā dot tāds mājiens, saprot. Ko cilvēks? Kurš cilvēks grib būt turpat? Neviens negrib. Un kāpēc to dara? Tāpēc, ka lai liecina tā, kā vajag izmeklēšanai. Nevis tā kā, bet lai varētu salikt to ainu tā. Es šai konkrētā gadījumā nevaru apvainot izmeklētāju, ka viņš taisni tā tur dara ar tādu mērķi, un man tāda pamata nav. Bet, drošības līdzekļu šobrīd pielietots goda vārds neredzu nekādu iemeslu. Vismaz apcietinājumu, jā. Vismaz apcietinājumu. Jo es saku, vēl jau ir mīkstāks, kaut gan, kas ir pielīdzināts apcietinājumu mājas arests. Kāpēc, lai viņš nevarētu būt mājas arestā, tas cilvēks? Viņš tak nav terorists, jā, viņš ar automātu nav nevienam, granātmetēji skraidīs pa Parīzi. Ko, varbūt ir? Ir bīstamība, ka viņš vakarā aizies un vēl kādu izvaros, vēl kādu nodurs, vēl kādu ir tāda varbūt ir. Ko viņš ir nepareizi izprojektējis māju?
Nu tad sasienat viņam rokas, lai viņš nevar uzzīmēt. Jā, viņš tieši mājas tagad projektē vēl kaut ko. Jā, varbūt viņš vēl projektē, jā, kaut ko. Viņš cietumā nevarēs projektēt, tāpēc viņš jāliek cietā. Es neredzu to. Es neesmu advokāts, bet es tik tiešām neredzu, jā. Par to, skaidrs, ka nedrīkst nekas sabrukt, par to nav šaubu, un par to jāatbild, ja kaut kas sabruk, jā. Bet, atkal, sabrucis jau ir daudz kas līdz tam. Es ne par ko nav atbildējis. Gaidīju, kamēr sabruks Maksim un ies bojā cilvēki. Kas te likvidēja to būvinspekciju? Jo tādiem projektiem būtu ekspertīze valsts. Kas ar to likvidēja? Kas likvidēja vēl vienu drošības vārstuli? Kas tie bija? Dombrovska valdība. Tā kā tas puisis, tas jau tāds pārmīnīgs, nekas cits. Ja? Protams, tas nenozīmē, ka viņš drīkst nepareizi projektēt, nepareizi aprēķināt un tā tālāk. Tas to nenozīmē. Un man liekas, ka jautājums jau ir lielā mērā izglītības kvalitātē un vispār inženieru skaitā un kvalitātē lielā mērā. Tā ir liela problēma. Jūs jau atrast Latvijā profesionāli būvinženieri, tā ir reta profesija, un pie tā apjoma būvniecības jau liela. Sakat, lūdzu, bet vai daļai neizskatās tā, ka sabiedrības spiediena rezultātā dodiet mums vainīgo, viņi nepārsteidzās ar kaut kādu vainīgo, tā kā šajā gadījumā aizturēšanu uz aizdomu? Redzat, ja viņi būtu aizturējuši nākošā dienā, viņi jau to varēja izdarīt nākošā dienā, bet viņi to neizdarīja. Viņi jau varēja uzlikt, noskaidrot, kas ir tur būvinženieris, eksperts un tā tālāk, tas jau bija uzreiz redzams. Un viņiem uzreiz aizdomās turamā status un pēc tam vākt pierādījums. Piemēram, manā gadījumā tā arī izdara pa priekšu uzceļ apsūdzību un tad vāc pierādījums. Ja? Был бы человек, статью найдем, apmēram, ja? Nebūs tā, būs kaut kas cits. Man tas arī tādā ziņā izbrīna, ja? Ka tagad to dara, jo no šī viedokļa sabiedrības spiediens, protams, bija, bet līdz šim jāsaka, ka valsts policija, krimināla izmeklēšanas pārvalde ir izmeklētāji, vismaz tā darbība bija ļoti konsekventa. Izmeklēt, noskaidrot patiesību un tad skatīties, kas ir vainīgs. Ja? Aiziet no faktiem un pierādījumiem, nevis otrādi cilvēks un tad veidot ap viņu kaut kādus pierādījumus. Tas man arī pārsteidz, ka tagad pēkšņi apcietinājums. Ja? Tas man ir pārsteidz. Tas jau pārsteidz ļoti daudz, mēs nesaprotam, kāpēc tieši tagad, kas tāds ir noticis. Grūti pateikt, drīzāk man izskatās, var jau būt, ka uz to izmeklētāji kāds politisks spiediens tika izdarīts, jo redzat, Saeimā ir izmeklēšanas komisija. Bet tie mani, es negribu prātot. Man izskatās, ka ir kaut kāds spēks no malas. Tā kā manā lietā ir politisks spiediens un tad ir politisks pasūtījums un tad viņu kaut kādā brīdī sāk realizēt. Man tāds drīzāk izskatās. Jo līdz šim tā izmeklēšanas darbības bija visas loģiskas un viņi nebija pakļauts tam sabiedrības masu spiedienam. To acīm redzami, tas bija redzams. Ja? Visas tās ekspertīzes, visi tie, viņi nopietni strādāja. Tā kā, grūti pateikt, kas tur ir. Kaut kad jau to uzzinās. Jā. Jo tur jau agrāk vēl, kad ja lietu nodos tiesai, tur jau būs redzams apcietinājuma pamats. Jā. Oligarhu lietā, lai veiktu kratīšanu, man bija pamats tāds, ka Aivars Lembergs, kā Ventspils pilsētas domas deputāts, piedalījās lēmumu pieņemšanā Rīgas domē. Ventspils domas deputāts, vārds, ka jebkurā vietā var piedalīties lēmumu pieņemšanā. Ka viņam ir tas deputāts status, Lembergam vismaz vispasaules mandāts. Viņš ievēlēts Ventspilī, bet viņam pa visu pasauli. Viņš var aiziet tur Rīgā un būt kā 61. deputāts un nobalsot. Tā bija ierakstīts kratīšanas pamats. Un tiesnesis izlasa, viņš saka, jā, labi, viss kārtībā.
Kurš no mums traksī? Es vai tie, kas tā raksta, pasakiet man. Mums tāda humora iet cauri. Bija iet cauri, tāpēc, ka vajadzēja uztaisīt kratīšanas šovu un uztaisīt pa visu Latviju. Iet cauri, jā. Un iesti par to neatbild. Neviens par to neatbild. Nu tā. Uzraudzīt vajadzētu prokuratūrai, paši viņi tādi. Ne visi atkal, bet, varbūt kaut kas tagad mainās, nezinu. Uz savas ādas es to nejūtu. Patveļa. Sprūdža un Jura tas kontakts, viņš jau visu parāda. Rīkojums slavenais. Ne jau Sprūdžu viņi izdomāja. Prokurors Juris.